Tā, kungi, Oļeg un Jens, sākšu es arī blogot kaut ko, varēsim parunāt, varēsim kaut kādus plānus kopā salikt, kaut ko beigās izdomāt. Tā kā jūs teicāt, zini, ja kādam ir kaut kas sakāms, tieši tā, vajag parunāties par to. Un to mēs arī darīsim. Vārds sakot, man ļoti patīk skatīties jūs abi blogus, Jens. Lamu vārdi. Es zinu, labāk var izteikties, tāpat kā latviski jau ir grūti pateikt kaut ko tieši, ja neizmanto kādu vārdu, saprot. Tā tas ir, bet tas viss tā. Saprot tavu stilu, man patīk. Oļeg, skatījos tavu policistu video, kur viņi pie mājas pieskrūvējuši zīmi. Vispār es tā ierēcos. Tas jau kārtējis, kā latviešu bezspriģeli, saprot. Lai sakot, par ko mēs vispār varam kopā parunāt, man liekas, tas pats galvenais ir tas, ka par kāds bezspriģelis notiek Latvijā. Jo tas tiešām ir ļoti, ļoti smieklīgi. Es saku visas tās lietas, ja, es te cilvēkiem stāstu, es pats Lielbritānijā esmu atrodos, Stratfordā pilsētā tādā. Un cilvēkiem stāst visādas lietas, un viņi vienkārši ir šokā par tādām lietām. Policija un visa šā korupcija un tā tālāk, un kādu pabalstu ar invalīdiem un normāliem cilvēkiem un kādas algas un viss, tas ir bezspriģelis. Un tā, man liekas, būtu pat lielākā tēma, par ko mēs varētu parunāt, un pašā labākajā gadījumā, ja mēs arī kaut ko tādas lietas labā varētu izdarīt. Kā es pieņemsim, tagad ar Oļegu arī runājām par kādu labdarības pasākumu, jo es esmu nolēmis skriet pusmaratonu, kas ir 24 kilometri, kaut kur tā. Nekad to neesmu nodarbojies līdz šim brīdim. Esmu agrāk skrējis, agrāk ugunsdzēsības skolā mācījos. Un tā skrējis esmu, bet, 2 stundas noskriet. Tas būs ļoti, ļoti liels izaicinājums. Un šinī, kā lai saka, rajonā, esmu iemantojis labu vārdu dažādās lietās un pazīst daudz cilvēkus un daudz biznesmeņus. Un ir tāda ideja, ka vajadzētu piesaistīt pēc iespējas vairāk finanses, lai viņi man sponsorē skrējienu. Protams, ne jau man tur vajag, lai man treniņu sponsorē vai kaut ko tādu, bet lai cilvēki sponsorē labdarību, redzēsim tieši, kuru vēl neesmu izlēmis. Pietiekoši daudz cilvēki ir, kuriem ir vajadzīga palīdzība, un no tā mēs mēģināsim kaut ko izspiest. Ideja ir tāda, savākt pēc iespējas vairāk līdzekļus vai trūcīgiem cilvēkiem vai bērniem invalīdiem, un tad jau redzēs. Un mēs ar Oļegu, mums tad dažas idejas kopā ir, ko mēs varētu salikt kopā uz galda, un beigās no tā kaut ko labu arī izdarīt. Izdarīt labu citiem, es izdarīšu arī labu sev, varbūt beidzot nometīšu kādu kilogramu, tā kā jau būtu laiks, jo sevišķi pēc Ziemassvētkiem. Tālāk, kungi, tā kā turpinam, es sākšu vlogot, sauciet kā gribat, bet, vispār viss man zina, kā balto krievu šajā galā, tā kā sauciet man pie Jančiku vai balto krievu. Viss kārtībā, Džeki, prieks jums iepazīties, un, cerēsim uz jauku sadarbību un mēģināsim palīdzēt cilvēkiem. Tālāk, paldies, tā.